Sveiciens visiem pirmdienā. Tā kā bija interese tomēr par šo tēmu plasmasas pudeles, kāda atšķirība starp plasmasas pudelēm un tvertni, bet es vēl gribu pievienot trešo variantu stikla pudeles. Tā kā es mēģināšu ātri pastāstīt savas zināšanas, savu pieredzi un kādēļ vislabāk ir tomēr taisīt tvertnē. Ja? Jo tā tvertne tomēr tā arī ir šī oriģinālā ideja, kā būtu šie fermenti jāpagatavo. Nu, lūk. Kā zinat, ļoti daudzi zina, ka mēs ar Gati sākām jau būs pirms 2 gadi. Sākām, tāpēc es ievietoju šo video, kur es pie savām pudelēm virtuvē, manā mīļajā vēl joprojām, kā man patika arī šis starts un pētīt visas šīs garšas un krāsas, un jā, man tas ļoti patika. Kā saka, tas bija mans jau no paša sākuma. Nu, lūk, tātad plasmasas pudeles ir jārēķinās to, kad šīs baktērijas, tās ir spirta baktērijas, tieši tāpat kā ābolīts, ābols, bumbieris, jā, tad, kad viņi sāk bojāties, arī tur veidojās spirts. Un šīm baktērijām ir līdzīgi, tikai viņas brūk virsū mūsu patogēnijai vidē visu, ko viņas uzskata par nevajadzīgu, ja? Tātad veidojās spirti. Un kas notiek plasmasas pudelēs? Tātad pirmais ir tas, kad ilgstoši tātad izplašoties šim plasmasam, jā, var nonākt kaut kādas daļiņas arī dzērienā. Vai arī, ja mēs atstājam, pieņemsim, ilgāk nekā vajag šo fermentu, un viņi jau ir apēduši gan fruktozi, gan glikozi, tad viņi var sākt arī ēst plasmasu, jā, jo tur kaut kas varbūt vēl ieķēries. Tā kā plasmas pats par sevi mīļiem, viņš nav ilgstoši labi taisīt plasmasā. Otra lieta, tātad mēs manuāli laižam nost, skrūvējam korķi, tātad pēc kuri dažkārt jau pēc 4-5 stundām tātad pudele sāk pūsties, rodās spiediens, viņām tur sākās savi izdzīvošanas etapi, ēšanas, jā. Un tātad rodās šis jau spiediens. Arī plasmasas pudelē rodās šis spiediens, un kas mums ir jādara, lai šī pudele neuzsprauktu, neuzietu gaisā vai korķi neizšautu. Mums ir manuāli tātad dažkārt pat 6 reizes dienā, jā, jābūt uz vakts ir. Daži fermenti pūšās lēnāk, daži ātrāk, bet praktiski 3 reizes droši vien, ka ir minimums. Jā, bet es pēc pieredzes saku, tur ir fermenti dažkārt bijuši, kad ir jāvar ik pēc 2 stundām vaļā, ja nē, man liekas, tur labi nebūs. Un ir bijuši varianti, ka tu kaut kur esi otrā istabā un jūti tāds puk, korķis ir atšāvies plasmasas pudelē. Nu, lūk. Un kas notiek tad, kad mēs ļoti bieži virinām tātad šo korķi, ļoti daudz piekļūst baktērijas, viss, kas lidinās gaisā, tātad, ja, istabā, es nezinu, nedodies vēl kaut kādā pagrabā taisīt, kur ir pelējums, jā, bet, pelējums sporas praktiski var būt arī higiēniskā, tīrā vietā, ja mēs neesam no tā pasargāti, to nekad nevar garantēt, bet, ja acīm redzam, pieņemsim, tur ir jau kaut kur pelējums vai mājā kaut kur ir pelējums, jā, tad ir vispār. Tā ir 100% iespējamība, ka viņas tur arī tiks iekšā, un ko dara. Tad vide arī ir maziņa, mēs varam 2-litrīgajā, 5-litrīgajā, kā mēs ar Gati to sākumā darījām. Tas tilpums arī ir maziņš, un, protams, ka viņām jau pietiek, ko darīt ar tiem augļiem, ja tur kaut kas ir virsū trāpījies, ja, kaut kādi arī ne tādi, kā vajag. Jo viņas arī augļiem, viņas jau attīra vidi sev, viņas attīra vidi tieši tāpat kā kuņu zantraktā, arī taisot šo, kamēr viņas, kā saka,
dara savu misiju pudelē, bet tvertnē arī viņas tiek galā ar to, kas ir virsū uz augļiem vai dārziņiem. Nu, lūk. Un bieži virinot tātad šo korķi, protams, ka mēs nevaram nodrošināt, ka tur neieiet tas, kas lidinās mums mājas apstākļos un veidojās nepareizie spirti. Jo viņām ļoti daudz nākās darīt šo darbu, tātad čurāt virsū šo spirtu, attīrīt vidi. Tāpēc šis dzēriens tas arī bija viens no tātad galvenajiem faktoriem, kādēļ mēs kaut kur 5 mēnešus dzērām tātad no plasmasas pudelēm. Alkoholu mēs ar Gatiem 8 gadus nelietojām, un es Gatim saku, vienu dienu saku, pagaidīt, es jūtu, ka tur vairs, jo procesi, praktiski tās reipšanas stāvoklis, viņš pāriet ļoti ātri, ja vienīgais tu neesi 3 litrus izdzērs vienā rāvienā. Viņš pāriet ātri un bez blakus efektiem. Bet Gatim teica, es jūtu šo spirta garšu šajā dzērienā, saku, man nepatīk. Un man nepatīk, es saku, šī reipšana jau ir nevis no tā, ka tur, kā saka, baktērijas dara savu darbu, bet no tā, ka reāli tur ir grādi klāt. Un man tas galīgi nebija interesanti, tas nebija manā dzīvē galīgi vajadzīgs vairāk. Jā, tas ir ļoti, ļoti liels mīnus. Protams, kad arī spiediens, tad mēs nevaram nodrošināt tik lielu spiedienu, kā tas ir tvertnē, jo tvertnē tātad ir pietuvināts tā vide, kādai ir jābūt kuņģu zarnu traktā, tumšs, silts, ar konkrētu temperatūru un zem spiedienu, tad viņas jau ir, tas starts ir pareizs. Plus tvertnē mēs tātad sākotnēji tiek iepildītas, iekačātas vai iepumpētas. Mēs sākam kačājam, jāiekačā 2,5 atmosfēras. Tad iekačājam tās 2,5 atmosfēras, kad mēs tikai sākam to fermentu taisīt, un tad arī aiziet bojā jau nevajadzīgās vājās, nevis vājās, bet tieši, vai arī vājie enzīmi, vai arī vājās, nevis vājās, bet tās nederīgās baktērijas. Tad mēs jau nodrošinām pašu pirmsākumu labu. Plasmasas pudelē mēs to nodrošināt nevaram. Tā kā tā. Protams, kad arī neuzkāps tik augstas atmosfēras, kā ir vajadzīgas, tāpēc bieži man cilvēki saka, kāpēc viņš man nav tik gāzēs, viņš taču tik labi pūtās un pēc tam izlai ārā un čuš tur. Un gāzes nav, Un nav arī tik garšīgi, saka, kā tev garšā. Protams, viņa atšķirsies diezgan kardināli, es teiktu. Tāpēc, to uzreiz to uzreiz var just, un arī enerģētiski var just, kad viņām tomēr tajā plasmasas pudelē nav bijusi tāda jauda un tas starts nav bijis pareizs. Tie, kas ir garšojuši, protams, enzīmu no tvērtnes vai no plasmasas pudelēm, atšķirību sajūt visi. Bet te nevajag, kā saka, nosvītrot ar svītru uzreiz nost, jo mēs paši dzērām un paši bijām priecīgi un rezultātus arī sajūtām. Tas daudzums, jo redziet, ka viņiem pie konkrētām atmosfērām viņas sāka izjust draudus savai dzīvībai, un viņas sāk miljardiem, miljoniem vairoties. Tāpēc no tvertnēm šis dzēriens nāk, spēcīgāks, tur to jaudu var just, tu vienkārši viņu jūti, tad īpaši, ja tu zini atšķirību un ilgi esi dzēris, es viņu sajūtu. Tā, ka plasmas pudelēs ir kādi no tās jaudas, kādas var būt no tvertnēm, kad no 100%, kad ir 30, 20, tu vari iegūt to labumu, jo tu jūti, ka tur daudz citi procesi ir notikuši. Tā kā, ja gribam tos rezultātus arī ātrākus, un lai tas mikrobioms ātrāk mainītos, tad, protams, kad arī tvertne ir daudz labāks variants. Lūk. Bet, kā jau es minēju, nevajag nosvītrot. Es visiem iesaku pirms tvertnes iegādes vai kad paši varbūt, jo saku, tvertni var uztaisīt pats, ja ir, kā saka, zināšanas
un vēlme ieguldīt tajā visā sirdi darbu. Un kā es saku, pamēģiniet padarboties ar plasmas pudelēm, pajūtiet to garšu, sajūtiet viņus kā alķīmiju, ja, kā tas viss darbojās, kā tas miedarbojās ar jums. Tāpēc ar plasmas pudelēm, es domāju, ir ļoti labi sākt. Un tad, ja tu sajūti, ka tu vēlies šo dzērienu atstāt savā dzīvē, tad jau var domāt tālāk. Jo viņi arī jūt šo, kā arī mēs gadu bieži sakām, vislabāk ir, ka tu taisi šo dzērienu pats sev, izvēlies šīs garšas, kādas tieši tev patīk, kādas tev garšo, un tavam ķermenim, jā. Nu, lūk, vēl ir par stikla pudelēm. Par stikla pudelēm ir tā, ka, protams, ka no tā viedokļa vadoties, kad plasmasa daļiņas tur nav, bet stikla pudelēm ir ļoti, ļoti liela iespējamība, tātad, ka viņas neizturēs. Ir, protams, kaut kādas speciālās pudeles, kas var 8 izturēt. Nu, nezinu, ļoti, ļoti riskanti, jo redziet, ja plasmas gadījumā uziet gaisā vai izšaut to pudeli, tad, tā ķeza nav tik liela, bet ja uzprākst stikls, tad paši saprotat, jo tas ferments stiklu saplēsīs mazās lauskās. Tad tur ir tādai beigai drosmei jābūt, un tad stikla pudeli jābauda ir vēl biežāk, jā. Nu, es neriskētu un neieteiktu. Es zinu, ka Kirills tagad, Kirills tā kā iesaka un saka, ka var šajās stikla pudelēs taisīt, bet man kaut kā, nezinu, baigai uzmanībai jābūt, un cik es arī čatā mazliet palasu, tad cilvēkiem tomēr tās pudeles iet gaisā. Tāpēc no mana viedokļa stikla pudelēs mēs pārlejam vienmēr. Arī tad, kad plasmas pudelēs taisam, vienmēr ferments gatavs uzglabāšanai liekam tumšā stiklā un leduskapī, bet tā aizrauties ar stiklu labāk nē. Viss drošāk ir taisīt tvertnē. Nu, lūk, kaut ko man šķiet, es kaut ko piemirsu pastāstīt, bet droši vien jau, kad tādos lielos vilcienos droši vien jūs sapratāt un cerams ieguvāt kaut ko vērtīgu šajā manā stāstījumā par plasmas pudelēm un tvertnēm. Šeit varbūt nobeigumā šī noteikti nav reklāma mūsu tvertnēm, jā, tā kā plasmas pudeles ir slikti, jā, tikai tvertnē taisīt, nē, vienkārši tas patiešām ir, jūs sajutīsiet, jo ļoti daudz sajūt to, kad to kraso atšķirību, jā, kā jau man pašai nepatika tas, kādi tur tie, kā es minēju, nepareizie spirti veidojās. Bērns neīpaši dzēra, viņš negribēja šo dzērienu no tvertnēm, viņš sāka. Tad, kad Eita sāka dzert, ja, tad arī notiek šī dabīga, bērns jau jūt, ko viņam galīgi nevajag. Tā kā katrs, protams, izlems pats, bet sākt visi var ar šo fermentēšanu un plasmas pudelēs, jā, lai sajustu šo dzērienu. Bet svarīgi arī nobaudīt, jo, redziet, ja tu neesi nobaudījis, kādam viņam būtu jābūt, iespējams, tev tā kā viss kārtībā. Jā, bet tiklīdz kā tu nogaršo īstu mantu, tad tu negribi vairs atgriezties pie plasmas pudelēm. Nu, lūk, cerams. Nezinu, kāpēc mums liek tumšs ekrāns paliek, kā vienmēr man te ir tehnika mazas ķezas. Labi, mīļie draugi, lai jums visiem forša diena. Un, jā, galvenais turpinam radīt prieku, un caur fermentiem mēs noteikti varam nodot prieku citiem. Tāpēc es vēl joprojām esmu mīļie fermentētāji arī tiem, kam ir tvertnītes jau, un tie, kas fermentē plasmas pudelēs, vai dalās ar citiem, esam rūpīgi padomājam, ko mēs liekam no sirsniņas iekšā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tur īstenībā vai plasmas pudeles vai tvertne šo vienu no svarīgākajām sastāvdaļām mīlestību, ja tā ir svarīga vienmēr. Tā kā tā.
Lai visiem forša diena!